zeme, kur dziesmās spēku smeļ. Zeme, kur rītausmā izskats zāli ceļ. Mērzi, kur baldi un nakts vīdoles tvan. Kokles balss klusi skan. Zemgales plašajos klājos, Zemes biezajos neglājos, apstājos brīdi un ieklausos, kā pie debesīm cīruļi vītero. Vidzemes glezainos pakalnos, Latgales silajos ezeros, es kā brīvā raugos un vēros, lai šai zemē ir laimīgs tik Zini, kur jāmēģina braukt? Katru reizi mēs ziemā toreiz laidām. Pampāļiem ārā izbraucam pa kreisi un... Bija. Dzintariņam tad tur kaut kas bija. Sunīši rekudī. Nekāds maziņš. Dobermans laikam. Atceries pagājuši gadu tieši šitai pašā vietā lietas sāk smidzināt. Taisni, ne? Aiztais ciet, pazaudēs brilles, nebūs stilīgi. Jogam bija taisnība, viņš teica, ka apakaļgaitā tas pašburgs nestrādā, viņš nevēl. Tā arī ir. Ko viņš dara? Apakaļgaitā pašbloķējušies nestrādā, viņš ir baigi reti, ka ieslēdzās. Es skatos par viņš pēc ciņas zītē. Bet vēl sūdīgāks variants ir, ka ziemā trāpās temperatūras maiņu, ka tas nav liekas tā, ka sals ciet. Pārbaudījumi tikai sūtā. Tur attaisa vaļāvo pakaldu, tur attaisa vaļāvo sejas sals. Jāzvani tam otram tad noteikti. Kuram? Gatim. Dzintars neceļ? Dzintars noteikti kvadrciklu zibina.
Viņš savu punktu iesūtīja, kur viņi ir? Nē, viņš jau nezinu. Sazvanīja? Jā. Dīnsdurbs krustojums. Tur viena māja. Es Arvim stāstu. Nu, mēs jau zinām. Ne. Nu jā, tā, nu mēs tur braucam, mēs tagad nolaižamies no tās vietas uz leju. Nu, runājam. Čau, Dzinter. Mēs tagad nolaižamies uz leju, pagriežamies pa kreisi un tad ir krustojums. Nu, pa labi aiziet. Un tur tāds mājas, jā. Jā, labajā pusē liela māja ir. Jā, Tur, no, jā. Tā. Tā ir tā Dīnsdurba. tā ir tā Dīnsdurba, jā, nu tālāk, kur mēs dodamies. Tur viņi būs. Tur jūs būsiet? Pēc Jā, 20 tu ir, minūtes. lai tu uzliks, tiks un brauks tad atkal. Labi, viss kārtībā. Mēs tūlīt sapīpāsim, zin kā, un tad mēs sabrauksim. Labi, davai. Runāmies, tas. Gaidām Dzinteriņu, kad atbrauks, zin, ka nebrauc Dzinteriņš mums. Priekula 18. Būtu 5. Tur sūda mucis kaut kāda strādā, darbojas. Mažo pēc naudas. Koši pēc mantas, jā. Vai tāds šķērē nāk? Es ar šķērē nevar panākt, viņiem jau piekad. Atceries, ka tev višķi iekšā ir, nu. Tā te vīreļi izkrituši ārā. Kur te bijāt? Tev jābrauc tālāk. Čau, Dzinteri. Pasveicini kaut ko. Tā, pirmais, otrais un beidzamais, brāl. Es esmu beidzamais. Pasveicini kaut ko, tu būtu YouTube, pasveicini šito tēmu, būtu mednieku kolektīvu. Kolektīvs jau krāmēja. Tas segvējs. Tāpēc tev tu toni vajag? Augsts, nu kāds skats. Medībās ies. Mēs jau piebraucām pēc tādām viktām, kur atpūtās kopš Boļais tornis. Kamēr putekļi bija labi, bet, ka lietas uzlīt, tad tie putekļi sajauc skatu pilnībā. Jā, viss kārtībā. Kas nelīdz klāt? Vajag normāli apstrādāt drēbes. Apstrādāt normāli drēbes un kaut kā šito nano un to šuk un... Tev nano veļas pūvers noteikti. Tā ir labi, tie veļas pūveri nano. Kur tev pārējie kolēģi? Gatis nav? Nu tie ir vēl krāmē, pārējās. Kawasaki. Kawasaki! No virsū! Dzirdēji, ne? Militārai. Šitā tētā apmēram sanāk 2 kilometri. Palaid dronā mušā. Nosēdinām. Kaut kā... Tāds vēvēdnieks. Vēl mūs.
Kāds vēliņš? Aprīļa. To visu? Jā. Te jau lejuši, tāpēc viņi nesveicina. Gandrīz avārija bija dzīvens vieci. Tu domā? Darot! Kārlis teica, 6 cilvēkiem jāsveicas, tad viņiem paliek tas loldīgs, un tad viņi paliek laimīgi. Kamēr viņš domā, kas tas bija, tu esi diezgan tālu ticis jau. Stāvēji. Kur liks? Kur braukt? Mēs arī brauc. Vai šeit to te? Давай, пультяем. Давай, Дзинта. Čau, Eci. Kas tad? Iebrauktuvēji pie ezera jābūt, tur ezers kaut kur tur. Tur ir viena nobrauktu un tur apakaļ bija, tika pēdas aizgāja iekšā. Nu, reku iebrauc un tajā pastamī. Šitais labs sanāca, ne? Tas, jā. Tas tā kā laika. Mežā es iemācījos, cik labi ir pilnīgi un inteliģenti.
jēga maldīties, ne? Jā. Maldījāmies pa meža takām. Skaistā vietā esam nonākuši. Biņģu ezers. Pūdernīgs izskatās. Skaistums. Smuks. Jums. Tīrs ūdens. Galdiņ klājies, ja? Jā. Super. Te mums bija pusdienas pārtraukums pie Biņģu ezera. Biņģu ezers mums atrodas labajā pusē. Dienvidkurzemes novadā. Dienvidkurzemes novadā mēs esam atbraukuši tepatās aiz Priekulas. Māri, tu gribēji pasveicināt, varbūt tu tiksi YouTube iekšā, tu vari kaut ko pasveicināt. Iespēja nodot sveicienus mammai. Saviem četriem sekotājiem var nodot. Saules
Te apakšbiks. Krievijā bija dziesma, kad свои зелёные трусы на забор, и виси, блядь, kaut kas bija. Rotbārs Dzirnau dīķis. Te ir tā vanta. Te ir tā vanta. Te mēs brauksim pāri. Jā. Pa ziemu, ka būs ledus. Pār nebrauksim? Jābrauc, es domāju, ka tev augstāks tu pirmais sāt. Tur pa tiem akmeņiem sūdīgāk varētu būt tai krastā uzlīst augšā. Tur dziļš nav, kur tu redzi, kur tur skrien tā kā vilni, kur tā esi. Kas tad? Tur dziļš nav. Nu, toči nav dziļš. Līdz tiem baltiem vilnīšiem tas tālāk. Jā. Jā, zāla aug, tas nāc, tur dziļš nav. Nu, pamatē tur nav, tad gan ziepes. Kā Nē, tu es prātīgi braucu. Kā tu domā mājās braukt? Pa ceļu? Labi. Tu māri. Kaut kad jau aizvara. Braucam pāri pa šito te Skrundas tiltu. Aiz Skrundas tiltu uzreiz pa labi griežam. Kāpēc tā tu domā? Un tāpēc, ka nevajag kratīties pa to asfaltu. Man ir savādāk ideja. Jā, Un pa kreisi, vai ne? jā. O! Tur uz Niedurām izai. No stacija. Jā, Airīšu tāds. Arī stacija. Un apakaļ ar dūru. Ne dūru sanāk. Kur mēs iznāksim ārā uz Buku. Kurup, tur nesanāk dūri. Buku sanāk. Tāda nosaukuma man nebija manīga. Neatceries sas tavs ceļš, no kur es izvairījos. Tas ceļš, no kur es izvairījos. Nē, karoči, tagad mēs braucam iekšā aiz tilta pa kreisi. Jā, pāri pa dzelteļu, tad mēs ejam pa labi. Jā, pa labi patu. Tā kā uz Airīšu staciju. Jā, labi. Braucam uz Airīšu staciju. Tālāk no Airīšu staciju mēs varam aizlaist uz Lašu tos ceļš, kur tu izvairīji. Jā, es tev saku, nu, tu tak runā, tā kā es domāju. Teikt, vo, uz to ceļu, un tā mēs izbrauksim ārā pie Buku. Pakuļiem. Jā, pie Buku, jā, principā tas sanāk. Un tad jau mums, kas tur mums sanāk? Pagaidi, nē. Kā uz Pakuļiem? Uz Pakuļiem jau mēs trāpam vispār? Nē, nu praktiski gandrīz blakus Pakuļiem izējām ārā. Mums apakš Pie jānoskalo. akmeņgaļiem mēs izējām Mums jau ārā. apakš jānoskaloja. Ne jau Pakuļu. Tur var, jā.
Kur tu pakaļos? Tur, kur laivas laiž iekšā. Davai, varam tur. Kas tev tur netīvs vai apakšā? Diski ir netīvi. Kamēr noskrūvēs viņš, laiks paiet. Paiet. Man atķeni, ātrāk ies. Nu, gudrinieks. Kaut ko ielējām, tagad turpinām. Tagad sūksim degvielu no tevis. Tagad sanāk, jo manī kaut kāds 5 kubiki tagad. Viņi teica, dīzeļdegvielu esat ieliet. Jā? Mazāk ēdi. Tā ir taisnība. Man jau šitas čujs bija. Kad dīzels būs, jā? Nē, kad izbrauks caur skrundu un sāks mirgot. Stacijā Airīt. Satikam saimnieku. Parādīs šķūni. Sakults viss. Tur bija bagāžas šķūnis un tur bija arī jau jumts iekritis un nolietojies rīts, nebija faktiski tā kā tagad te ir vieta balītēm, kultūra, te ir koncerti bijuši, teātri izrādes, 16. Skatos. Atkal, jā, un tagad te ir izstāde, viena daļa no izstādes par stacijām, Jelīna Kursīta un Liena Millē. Tas, ko viņas forši darīja, viņas intervēja tos cilvēkus, kas dzīvo iekšā vecajās stacijās. Bagāži kādreiz glabāti. Bērnu stūrīts. Jā, kad mums ir koncerts, tad bērns atstāja šeit un pēc 3 stundām varēs paņemt mierīgi. Viņiem kaut kas savādāks viss liekai. Šito es tāpat atrestaurēts viss ir pilnībā. Durvis ielikts un... Jā, te var redzēt, kur tas šitā te bija daudz krītu rakstīts, bet tas bija pazesis, un šis ir vienkārši ieraksts par kravas saņemšanu. Bet, ja tā padomā, tad tas ir 40. gads, 29. marts, jā, cik līdz 17. jūnijam, jā. Tieši tā. Ko tie cilvēki domāja, ko viņi jūta, kas rakstīja, tas tāds domas nav prātā. Augsts ciems. Rāmuļu stācija Zibeņa. Tāls. Stācija Krimuls, tas jau pavisam tālu ir. Tas ir Dobels novads, Žūks. Jā, tas ir. Es te atlasīju pārsvarā Kurzemi, bet dažas arī plašākās vienkārši bildes, ne tikai Kurzemi, bet tās meitenes, kas fotografēja un aprakstīja, intervējuši, grāmatu uzrakstīja. Tas jau bibliogrāfisks retums un iznāca pavisam mazā metienā, bet te ir, mēs arī tikām iekšā. Te ir visas līnijas. Es esmu redzējis cilvēkus, kas ar šo grāmatu, teiksim, brauc pa visām līnijām un atķiksējās, jā. Kur ir, piemēram, visas stacijas minētas, jā, un katrai kaut kāds apraksts un foto.
Seniem laikiem atceros, bija tas dzelzceļa saraksts, ka vajadzēja uz skolu braukt, un tad tur visas stacijas minētas iekšā, tur laiks, kad vilciens attiek. Jā. Pārsvarā jau pa tām stacijām ir bēdīgi tie stāsti, bet, nu, ērgļi ir, protams, zināmāki. Mēs labi paziņas esam arī, un Ķeipene ir kino stacija. Tur ir sava koncepcija, bet pārsvarā Suntaža, jā, Suntaža arī tikko pārbūvēti par viesnīcu. Nu, es būtu gribējis, lai saglabā bišķi vairāk no oriģinālā no stacijas, bet, nu, katram savs. Tā. Nu, vispār man ir pieteikušies 11 cilvēki, kas ir nopirkuši stacijas, braukuši ciemos un skatījušies, kā ir un to, ka var dzīvot stacijā. Bet pie tās vilciena skaņas jau pierod. Jā, gandrīz vai to prasās, tāpēc, ka pārējā laikā te ir tāds mieriņš, kad, nu, prasās pie tās. Tā arī liekas, tas šūns nav nekas tramīgs. Jā. Bet, nu, šķūnī mums pat, kad ir, teiksim, ballīgas dzimšanas dienas teātris, tad 80 cilvēku saviem. Tas slieda ir vēsturiski vai vienkārši tas izņemts? Tā ir vēsturiski, jā. Mēs viņu bijām nolikuši priekšā, es te mēģinu ieaudzēt to vīteni, lai man tas konteiners nepatīk. Dzelzceļnieki brauc un pļauj regulāri, tad es izdomāju, es beigās uzlikšu tādas aizsargus katram tam mežvīnam. Dzelzceļnieks tās attiecības tāds. Dalīts, ja? Nu, tā kā Turku sultāni, jā, kad viņam ir tiesības, tev ir pienākumi, jā. Es viņus ielaižu uz dušu, uz tualeti kādreiz, un atkal viņi atved kaut kādu senlietu, ko ir atraduši, jā. Tur ir tāds pie durvīm piesliet tāds robežas stabiņš. Latvijas ģerboni, tā bija visur, kur zemes tā kā atpirkt no īpašniekiem. Es Vidzemē kaut ko līdzīgu esmu redzējis, uz tā kā robežu. Jā, nu šis nāk no Maduras arī. Es tur arī biju, tas bija Liezēras pagasts. Varbūt, jā, man cilvēks Neīstais Saules kalns vai kas kaut kas Jā. tādā vietā. Jā. Es mazu kādu uztaisīšu te. Droši. Nu tā, tad mēs sākām darboties darbīt cauriem griestos un viss tukšs, nekas nebija oriģināli. Bet pamazām visādas lietas radās un ar palīgā mums nāca čaļi, kas bija tajā brīdī studenti, bet viņi bija robotu būvas studenti un šobrīd viņiem ir sava firma, viņi apskaņo apgaismo lielos rock koncertus un viņi palīdzēja iztaisīt tās elektroniskās lietas. Te planšetē ir stāsts par katru staciju, katrā lodziņā ir kaut kas, bet, nu, es viņiem teicu, nu, čaļi, tur slēdzīšas pulzītes, viņi saka, onkuli, no kura gadsimta tu esi? Es saku, nu jā, tad, kad es piedzimu, vēl Beatles spēlēju kopā. Un otrs, te mums ir vecs repiņš, kuram iekšpusē ir elektronika un 16 valodās dzelzceļa stāsti. Un tagad mums brāļi laivinieki te var uzdziedāt. Kas ir bagāts, tas te cepis uz ikdienas. Trīs istabas cilvēki paliek pa naktiem, ja es redzu, ka ir kaut kāds ārzemnieks, kura valoda man nav. Šis kungs ir zināms droši vien. Jā, bet, nu, tā interesanta fotogrāfija no pakaļas. Skaidrs, ka viņš tur nav svarīgākā persona. Tur ir fotogrāfijas otra daļa, tas ir jostas stacijas atklāšana. Tur tā bildīte ir samazināta. Jostas stacija nu jau ir nojaukta. Jā, Nav viņas vairāk. Jā. Bet es te vienreiz ļāvos emocijām par jostas staciju, man te atbrauc divi forši cilvēki, un es nevaru saprast, ko es tādus pateicis, kāpēc viņi grimst zemē. Izrādās, ka viņi ir nopirkuši tos ķieģeļus un uzbūvējuši māju. Bet viņi nav tie, kas jauc. Jā. Tā iepazināmies. Šis ir tieši no Lašupas stacijas vilciena sarakstīšu.
bet es ielieku iekšā tagad tur bildes, tā kā stacijas bildes. Nu, šitais ir bēdīgs skats, jo paskatās, ka te ir airīte, jā, cik šeit ir bijis tādā zirga braucamā attālumā mājas, jā, un attiecīgi cik katrā cilvēka. Nu, tad skaidrs, ka bija vajadzīga stacija, varbūt pārsimts cilvēkiem tā bija viņa stacija. Viņa te, nu, mums liekas, viņa ceļoja, bet īstenībā viena kundze man stāstīja, viņa ir bija nepieciešama mūžā aizbraukusi uz Skrundu, un tur nopirkusi mammu viņai drusciņu kūpinātās reņģis. Viņa tās saukus pa zelta zivtiņām, un cilvēkam mūža ceļojums, jā, vilcienu, svētdienas kleitā, un tā. Bet patiesībā cilvēki tirgojās ļoti daudz, un bija arī valsts atbalsts visādi veidi zemniekiem, teiksim, konsultanti brauca, un viss kaut kas notika interesants. Un, jā, te ir vēl viens interesants cilvēks, tas ir Artūrs Trandaks. Mums viņa radinieks atnāca un izstāstīja par viņu. Viņš ir cēlis zirņu skolu vēl cara laikā, un viņš ir arī studējis dzelzbetonu, kas bija pilnīgi jauna tehnoloģija viņa laikā. Un, te ir 2 tiltiņi, ko viņš ir piedalījies, bet faktiski Krievijas impērijā to ļoti daudz. Un dzimis tātad šajā pagastā, un ir tāds, nu, leģendas, ka viņš varētu būt piedalījies pie šīs stacijas. Mēs tā gribētu domāt katrā ziņā. Krāsnes pārtap pafiši sev. Jā, tāpēc, ka krāsnes arī bija izlaupīta, un viss ne tikai tas, bet arī dzelzceļnieki paši bija haltūrējuši. Zin kā, viņš kam gādāt malku, iet garām lokomotīvas, jā. Iedod polšu un dabūt tonu ogles. Jā. Bet, tad jau viss izkūst un viss sadeg. Jā, kurinot ar oglēm, tās krāsnes visas ir čau. Skursteņi jāpārmūrē, tā kā mums te atnāca meistars, paskatījās, un es sapratu, ka lētāk ir saules paneļi un elektriskā apkure. Nu, viņa autonomi vismaz. Nu, jā, vismaz kaut kas, jā. Vai arī starp citu granulas, jā. Granulas prasa, tur ir apkopi jātais tāpat, jā. Te nedrīkst rāpīt pret to šunkratu. Nu, jā. Viņš tā kā atskaita kaut kāds soļu sekundes, jā. Vai jau būs. Jā, tas ritms jātrāp. Jā. Kādreiz ir bijis, ka cilvēki diezgan ilgi ņemās, ka tas sanāk. Jāļaujās darbībām. Jā. Tas ir tā kā jāiespringst un jāatslābinās. Jā. Nav bišķi palika, vai viņam jāaiziet līdz melniem. Līdz melniem jāaiziet, jā. Tad jāizpild misija pa lielam. Jā, aiziet. Nāc Māri, tu pamini. Kurš tev sarāk? Man iegriez, jā. Vilciens aiziet. Slīdīts noksidējušās bišķi. Burvīgi. Tas par to iedarbojās visiem dienām, no 8 līdz 80 gadi. Tā tas ir. Nu, tur ir tā kā klases telpa bijusi, un tur ir kartes, es saliku tādas iztītētas no dažādiem. Kas ir šī slieda? Tas ir kaut kas... Tā ir beidu slieda, it kā no aizputas dzelzceļa varētu būt. Tur šauslieda. Jā, šauslieda, jā. Viņš bija metrs vai kaut kas tāds, jā. Biļetes kādreiz varēja nopirkt, jā? Jā.
Mums ir tieši skapis, tikai nezinām, kā lai eksponējam, viņš ir beigies milzu krāmu, bet uzlūkots skapis ar ļoti daudziem maziem nodalījumiem. Pie biļetes bija sadrukāts tādas kartona kartītes un tāds konduktors viņas kompostrēja. Tā bija. Mums jau šitāds ir obligācijas. Jā. Zinām stāstu. Ko vīri gaida vilcienu, ne? Jā. Tūlīt būs klāt. Arī vilcieni. Garie sastāv brauc garām, mazie nemaz Neapstājās. Kādreiz bija gan, jā. Klausies, bijām Reņģis stācijā, tur tās sliedas bija aprūsējušas. Reku, šitās ir spožas, te vilciens vēl iet. Tagad dabūs, tu raķeni atsatīs, vai? Raķeni atsatīs, vai? Tā jau variātors izšķīs, kad ir jāmaina. Cik tev 19? Kur? Tu Dankrats ir? Nav Dankrats, bet Dankrats nav? nav Dankrats, vispār nekā nav līdzi. No rezervnieks ir? Rezervnieks jau ir uzlikts otrā pusē. Mēs varam piepacelt varbūt un... No ko tu gribi te izdarīt? Viņam skrūs. Ievilkt vajag tikai? Jā, viņš galīgi gagāja. Es varu piepacelt mašīnu kaut tā. Jā, Jūsējā vai nozagā? Mašīna musē. Jūs kvadrātcekli vai jūs nozagās? Bet priekšējā no turienes arī tā ritīgi skaļmāts. Diezgan mētājās. Mīkst riep šitā. Izskatās, ka jums ir līdzi. Kur jūs Mums? dodaties, jā? Tā arī vajag. Ceļot Kur tu mēs mežā palīdzību dabūsim? Skatās jau otrā nekā jau Skrūps apjāt. bija apstājusies mašīna, bet viņai nebija atslēgta. O, ņem tu labi. Jā, liels Vajadzētu paldies. izdoties. Jā, lai izdodas. Paldies.